Jā, paldies, labdien, kolēģi! Godātie ministra kungi, Bāliņas kundze, nozars pārstāvi. Tikko gribēju teikt, ka cik nozīmīgi ir sadarbības starp nozars ministrijām, tāda arī ir, kas apliecina šo pārstāvniecību šeit. Skaidrs, ka 21. gadsimtā e-prasmes ir ne tikai izaicinājums, bet jau nepieciešamība, un centīšos neizslēgt projektoru un īsumā centīšos iekļauties 5 minūtēs pastāstīt, ko tad mēs esam darījuši līdz šim un ko mēs plānojam darīt nākotnē. Strādā tomēr. Tātad plānošanas dokumentos jau šobrīd ir paredzēts, kas ir izglītības attīstības pamatnostādes 2014. 2020. gadam. Par virsmērķi e-prasmēm esam uzlikuši veicināt kvalitīvu un iekļaujuši izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgspējīgai valsts izaugsmei. Kā uzdevumu redzam uz zināšanu sabiedrību pieprasītām kompetencēm orientētu inovāciju un veselīgu dzīvesveidu veicinošu izglītības satura izveide, kuru mēs vairāk balstītu kompetenci pieejā, pilnveidotu vispārējās izglītības satura izstrādē, aprobāciju visās izglītības pakāpēs, gan pirmsskolā, kas ir bērndārs, pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā. Un digitālos mācību līdzekļus izstrādē ar iespēju tos izmantot visos mācību priekšmetos. Šobrīd jāsaka, ka jau lielākā daļa skolu ir aprīkots ar interaktīvajām tāfelēm, bet vēl joprojām, diemžēl, jāsaka, ka viņas netiek izmantotas pilnībā pēc piederības, jo šis saturs, ko arī uz šīm interaktīvajām tāfelēm rādīt, nevienmēr tiek izmantots. Es neteiktu, ka nav materiālu, nav produktu, ir, bet nevienmēr viņš tiek izmantots, teiksim tā, pilnvērtīgi. Ar tām pogām ir tā, kā ir. Man arī vēl mazliet ir jāpamācās strādāt ar e-prasmēm. E-prasmu izglītība līdz šim, ko tad mēs esam darījuši? Atbilstoši spēkā esošiem izglītības standartiem digitālās prasmes visi skolēni obligāti apgūst mācību priekšmetā informātika, pamatizglītībā 5. 7. klasē un vispārējā vidējā izglītībā. Papildus, kā izvēles priekšmeti, tiek piedāvāt programmēšanas pamati 105 stundu apmērā. Jāsaka, ka digitālo kompetenci plašāk apgūta datorika pamata un vidējās izglītības pakāpē ir vērtējama kā valstiska prioritāte, tas no izglītības ministrijas puses, no kuras saulaicīgas un sekmīgas īstenošanas lielā mērā ir atkarīga valsts konkurētspēja un sasniegums starptautiskajā darba dalīšanā. Šeit, es domāju, konkurencija ne tikai zināšanās, bet arī profesionālajā izaugsmē. Kā tad šobrīd mēs, es atvainojos, ja es eju ļoti detalizēti, bet lai nebūtu spekulācijas par to, kas mums ir un ko mēs plānojam, tāpēc arī mazliet šī detalizācija no izglītības ministrijas puses. Datorika izglītībā šobrīd izglītības klasifikācijā tiek lietots termins datorika, ar ko mēs saprotam gan datorzinātne, gan informācija tehnoloģijas, informācijas sistēmas, programmatūras inženierija, datoru inženierija. Ko tad mēs līdz šim esam paveikuši? Paldies sadarbībai, ļoti veiksmīgai sadarbībai ar Nozars asociāciju Likta. 2015. gada sākumā Ministrija un Valsts izglītības satura centrs sāka veidot jaunu mācību programmu, digitālo prasmju apguvē un izstrādāja 5 šādas programmas. Es varbūt neuzskaitīšu šīs programmas, lai neievilktos, bet, kā jūs redzat, šis spektrs tiek noklāts gan no 1. līdz pat 9. klasē šobrīd. Lai turpmāk jauno mācību programmu aprobāciju varētu sekmīgi uzsākt skolotājiem, tika piedāvāts kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas. Kā jūs redzat, Liepājas universitātē vairāk nekā 160 pilotu skolu skolotāji piedalījās 160 vai 240 stundu kursos. Apgāds Lielvārds, paldies Lielvārdam, vairāk nekā 250 dažādu mācību priekšmetu skolotāji pilnveidoja profesionālo kompetenci digitālajā pratībā, un Nozars asociācijas Liktas organizētajos semināros notika iepazīšanās ar Latvijas vadošajiem informāciju tehnoloģiju uzņēmumiem. Turpinot, jāsaka, ka 2015. un 2016. Mācību gadā 157 Latvijas skolās tika uzsākt jaunu mūsdienīgu datorikas nozarei atbilstīgu mācību satura aprobāciju. Mūsdienīgas datorikas mācību satura apguva akcentējot gan algoritmiskās un kritiskās domāšanas attīstību, gan programmēšanu un drošu un gudru lietotāju prasmu attīstību.
Te mēs varam redzēt, kā Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar VISC ir plānojusi ieviest šo te IKT prasmju ieviešanu pa klasēm un pa gadiem. Kā jūs redzat, tas ambiciozais mērķis jau līdz 2020. gadā ir tomēr sasniegt arī vidusskolas pēdējo klasi, kas ir 12. klase. Ko mēs plānojam darīt tālāk? Turpmāk Valsts izglītības satura centrs izstrādās jaunu kompetenci pieejā balstītu izglītības standartu koncepciju, kam ir paredzēta ar struktūra fonda līdzekļi. Veidot jaunu kompetenci pieejā balstītu izglītības standartu projektu, tiks turpināts diskusijas par datorīgas satura, kopējā mācību saturā, tā mācīšanas veidu un organizāciju. Tiks uzstāta kompetenci pieejā balstīta izglītības satura pilnveidu pamatizglītībā. Jaunu pamatizglītības satura ieviešana tiek plānot sākot ar 2018. gadu 1. septembra ar Eiropas Savienības, kā es minēju, ar Eiropas Savienības investīciju fondu piesaisti. Vēl pēdējie 2 slaidi, mazliet pacietības. Nav viegli izstāstīt visu, ko mēs darām un ko plānojam. 2016. gadā 3. februārī VISC Valsts izglītības satura centrs un Likta parakstīja sadarbības memorandu, vienojoties par kopīgiem mērķiem un sadarbību. Memorands ir tikai sākums tiešām konstruktīvai sadarbībai starp nozares ministriju un profesionālo nozares asociāciju, lai ne tikai popularizētu, bet arī strādātu pie satura izstrādes, kas ir ļoti būtiski šajā posmā, kurā, teiksim tā, nevienmēr no valsts vai no ministrijas puses vai arī no atbildīgo aģentūru puses var pārskatīt visu šo lauku, kurā ir tomēr zināmas iezīmes un specifika. Un šī sadarbība, koreģējot jau izstrādes procesā, ir ļoti būtiska, lai mēs tiešām saņemtu 18. gadā konkurētspējīgu mācību saturu, kas, patiesībā sakot, būs tāds nopietnas grūdienis e-prasmju attīstībai Latvijā. Protams, mūžsanais problēma jautājums, skolu datorparka atjaunošana un tehniskais aprīkojums, tā modernizēšana ir dienas kārtībā, un tas jau nav tikai vienas nozares ministrijas atbildība, un visdrīzāk, kad mums ir jau pienācis laiks arī mainīt mūsu skolās, mūsu teiksim tā, tehnisko instrumentu, ne tikai saturisko. Paldies par uzmanību, ja kādi jautājumi es labprāt atbildēšu detalizētāk. Tiesa, ko es nepieminēju, jo prezentācija bija garāka nekā 5 minūtes, un ne tāpēc, ka man patīk gar runāt, bet ir jāsaka tā, ka arī augstākā izglītībā un zinātnē tomēr šis te e-prasmju jautājums nav mazsvarīgs, kas arī šobrīd tiek integrēts gan caur akadēmisko tīklu, gan arī augstskolās, un esam arī pārvērtējuši iespējas tomēr vairāk atbalstīt, kā jau Microsoft pārstāvs minēja, tomēr paredzēt arī lielākas iespējas gan budžeta vietu jautājumā, gan arī citos, lai piesaistītu arī studentus apgūt šīs te IKT lietas augstskolu līmenī, kas varētu lieti noderēt ne tikai mūsu pedagogiem, bet arī, es domāju, visai mūsu izglītošai paaudzei. Paldies!